Labdien, mani mīļie! Šīs dienas tēma mums būs skuju koki. Skuju koku dārzā. Mēs parunāsim visu par un ap skuju kokiem, izskatīsim dažādus viedokļus par skuju kokiem, parunāsim par to, vai viņus vajag integrēt savā dārzā, vai nevajag, vai var iztikt tikai ar lapainiem košumaugiem un ziemcietēm, un ko dara labu skuju koki mūsu dārzā, vai ko dara sliktu skuju koki mūsu dārzā. Īsāk sakot, šodien viss par skuju kokiem. Ziniet, pāris dienas atpakaļ mana meitiņa atnāca no skolas un saka man, mamma, tu zini, sociālo zinību skolotāji mums mācīja, kad tūjas ir kapu augs. Nu, es, ja godīgi, es esmu pilnīgā šokā par to, ka skolā kaut ko tādu māca skolotājam. Nu, tāpēc, ja arī jums ir šādas domas, ka tūja ir kapu augs, tad šodien mēs par to parunāsim. Kāpēc tad ir tādi uzskati, ka tūja ir kapu augs? Nu, patiesībā viss ir pavisam vienkārši. Sākšu ar to, ka nav tāda augu grupa kā kapu augi. Tādu augu nav. Vispār nav tādu augu. Ir skuju koki, ir lapainie košumaugi, ir ziemcietes, ir viengadīgās puķes, bet kapu augi tāda sadaļa nav. Jā, jūs teiksiet, bet ir tādi ticējumi, ir tādi pieņēmumi, ka tūja skaitās tomēr kā kapu augs, un ja iestādīsim mēs viņu dārzā, hanak ir dikt, mums sāks iet riktīgi štruntīgi, kāds vispār var smagi saslimt un vēl nezinu, kādas nelaimes var notikt. Mīļie draugi, 21. gadsimts, nu pārstājiet ticēt visām šitām muļķībām, jo jūs man teiksiet tā, bet mūsu senči jau nebija nekādi muļķi. Un ja jau viņi tā teica, ka tūja ir kapu augs, tad jau tūja ir kapu augs. Kāpēc vispār tāds nosaukums kā kapu augs tūja ir radies? Nu, kā tas vispār cēlies? Nu, izskatīsim to. Tātad, pirmkārt mums ir jāsaprot, kas ir pati tūja. Tūja ir skuju koks, kurš saglabā savu zaļo lapotni, savas skujas visa gada garumā. Tūja attiecīgi izskatās dekoratīvi un smuki visu laiku. Gan ziemā, gan pavasarī, gan rudenī, gan vasarā. Visu laiku tūja izskatās vienādi smuki. Šis ir vērā ņemams faktors tad, kad mēs vēlamies veikt kapu apstādījumus, jo mēs jebkurā laikā vēlamies, lai šī kapu kopiņa izskatās skaisti, smuki, akurāti un sakopti. Viens no iemesliem, kāpēc kapos sāka cilvēki stādīt tūjas, jo tas ir ļoti dekoratīvs augs. Jūs teiksiet, nu labi, bet egles priedes jau nestāda, pacipreses nestāda, kādiķus arī nestāda. Kāpēc? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad atšķirībā no visiem iepriekš minētiem skuju kokiem, īvi es vēl aizmirsu nosaukt, atšķirībā no visiem iepriekš minētiem skuju kokiem, tūja ir vienīgais skuju koks, kurš tik ļoti ātri aug. Tātad, veicot kapu apstādījumus, mēs varam nopirkt nelielu auguma tūju, neiztērēt kaut kādu ārprātīgu naudu, jo arī agrākos laikos tūjas maksāja dārgi, un iestādīt tūju, un pēc pāris gadiem viņa jau būs foršā augumā, un tas jau izskatīsies ļoti labi. Tātad, tūjas stāda kapos arī tāpēc, ka viņas ir ļoti ātraudzīgas, priedes aug lēnām,
jo nerunāsim par tām selekcionētām priežu šķirnēm, kuras šobrīd ir nopērkamas. Tās vispār aug ļoti lēnām. Gada pieaugums var būt tikai 5 vai 3 centimetri. Pacipreses ir ļoti cimperlīgs augs, lai gan ļoti tuvu līdzīgas tujai, bet pacipreses no tujām ir ļoti atšķirīgas. Pacipreses viņas ir ļoti izvēlīgas augsnes ziņā, ļoti izvēlīgas gaismas apstākļu ziņā. Tieši tas ļoti viņas ietekmē. Viņas ļoti bieži saulē apdeg, viņas nīkuļo nabadzīgās augsnieks. Īsāk sakot, vesela problēma ir ar pacipresēm. Varat teikt, egles taču arī var stādīt. Egles, jā, var stādīt, bet tagad mūsdienās no eglēm ir visādi topiārās formas un visu kaut ko var izveidot. Agrākos laikos iestādīja egli un tev izauga egle. Un topiārās formas nebija tik populāras un arī nebija mazās selekcionētās eglīšu šķirnes, kā tagad var nopirkt ligzdu egles, kuras ir plakanas tikai līdz ceļgala augstumam aug. Var nopirkt pavisam mazās pundura eglītes, dažādas eglīšu formas, bumbiņas un var uztaisīt eglīti uz kātiņa bumbiņu, var visu kaut ko no eglēm darīt un ir ļoti plašas iespējas. Ir eglītes uz doto brīdi selekcionētas, kuras neaug augstākas par 1,5 metru. Tātad maziņas. Agrāk mums nebija piekļuvi pie šādām eglītēm. Tādas nebija vai nu selekcionētas, vai nu Latvijā neieveda. Tāpēc iestādot egli pie kā kapu apstādījumu, tas nebija visai prātīgi, visai loģiski, jo kas tad tur izaugs? Tur izaugs vienkārši egle, kurai iespējams, ka izaugs, kā 10-15 metru augstumā. Kā mums to vajag? Tūjas ļoti forši padodās griešanai, formēšanai. Mēs varam tādu dzīvžodziņu uztaisīt. Mēs jebko varam uztaisīt. Tūjas tātad aug visātrāk. Par īvēm es vispār nerunāju, jo īves ir tie skuju koki, kuri aug vislēnāk. Īves ir ļoti lēnaudzīgi augi. Tāpēc arī īves Latvijas klimatā nestāda kapu apstādījumos, bet stāda, piemēram, Austrijā. Īves stāda arī kapu apstādījumos, jo tur ir siltāks, maigāks klimats, un tur viņas nedaudz ātrāk un nedaudz labāk aug. Īsāk sakot, tūjas, kāpēc stāda kapos? Jo viņas ir ātraudzīgs augs, viņas ir dekoratīvas cauru gadu, viņas ir ļoti izturīgs augs, un tūja ļoti labi no visiem skuju kokiem, ja pārējiem tur vajag, piemēram, eglītēm vajadzētu augsni, kura ir trūdvielām bagāta un tāda barojoša. Kapos reti, kad ir tāda augsne. Var teikt, ka priedes it kā varētu stādīt, bet agrākos laikos arī nebija selekcionētās priežu šķirnes, un iestādot priedi kā jūrmālas priedi, neviens pie kapu apstādījumiem nestādīja. Protams, stādīja kaut ko tādu, kas ir, ne augstāks par cilvēka augumu, bet labāk, vismaz līdz viduklim vai līdz ceļgalam, jo diezgan zemus veido kapu apstādījumus, tāpēc izvēlās tūjas. Tūjas ir ļoti mazprasīgas augsnes izvēlē. Tūja patiesībā jums augs gan smilšainā augsnē, gan malainā augsnē, gan kūdrēnā augsnē. Tūja augs jebkādā augsnē. Galvenais, kas viņai vajadzīgs ir mitrums, ūdens, kā jebkuram augam, bet tūjai viņu vajag nedaudz vairāk. Tieši šī iemesla pēc tūjas stāda kapos. Un nekādu citu iemeslu pēc, tāpēc, kad tūja ir jāstāda kapos, jo tūja ir kapu augs. Tie visi ir aizspriedumi, un tā visa ir maņticība. Un ja jau mēs runājam par maņticību, tad, ziniet, ir tāda lieta runājot par tūjām, ka tūjas sauc ne tikai par kapu augu, bet tūjas vēl sauc arī par dzīvības kokiem. Un tad, kā lai mēs tagad saprotam? Tad tā tūja tomēr ir kapu augs un nes nelaimi mājā, ja mēs iestādām viņu savā dārzā. Vai mēs iestādām mājās dzīvības koku, kas ir tā pati tūja. Un
Mums ir veselība, mums ir pārticība un mums viss ir kārtībā, jo dzīvības koks ir dzīvības koks, jauna dzīvība un tā tālāk. Nu kā tad būtu? Tad tūja ir kapaugs vai dzīvības koks? Redziet, viss atdurās pie tā, ka tie ir vienkārši cilvēku izgudrojumi. Augs ir augs. Un neviens augs, kā jau es teicu, nav kapu augs, neviens augs nav no tiem augiem, kurš nes nelaimi, un par to mēs arī starp citu šodien parunāsim. Augi ir augi, un cilvēku mājticībai, manuprāt, veidojot dārzu, nevajadzētu būt tai vadošai pēc kā vadīties. Jo, ejam tālāk. Egles. Daudz cilvēku uzskata arī, ka egles nedrīkst stādīt savā dārzā, jo egle nes nelaimi. Tad, kad ziniet, kad cilvēks nomirst, tad ir egļu taka un nes nelaimi. Tas ir ļoti uz sliktu, ja mēs iestādīsim dārzā egli, sabojāsies veselība un kas tik vēl mums nenotiks, ja mēs savā dārzā iestādīsim egli. Šis ir arī vēl viens pilnīgs, totāls absurds. Mums veselība sabojāsies tāpēc, ja mēs par viņu nerūpēsimies. Un nabaga eglīte absolūti nebūs pie tā vainīga. Protams, mums cilvēka dabā ir tā, ka vienmēr vajag atrast kādu vainīgo. Un kāpēc, lai tā nebūtu egle? Viņa pat neko pateikt pretī nevar. Kāpēc ir tādi aizspriedumi? Jūs ziniet, pieņemsim. Agrākos laikos, daudz senāk, kad bija barona laiki, arī baroni stādīja egles, bet viņi stādīja savos īpašumos kādas egles, viņi stādīja lapegles, jo lapegles viņas ir ļoti ilgadīgas, lapegles ļoti ilgi aug vienā vietā. Lapegles ir tas koksnes materiāls, kurš ir visizturīgākais. Un Latvijas klimatā visur paskatīties, kur pie muižām ir, tur pārsvarā ir ļoti augstas, senas lapegles. Ir arī, protams, parastās egles. Mienie draugi, kad jūs ieejat... Tas tāds pēdējā lieta, ko es gribētu pateikt par eglēm, saistībā par mājticību, ka egli nes nelaimi. Tad, kad jūs ieejat mežā, egļu mežā, ko jūs sajūtat? Jūs sajūtat to gaisu, kas ir egļu mežā, ko izdala tās ēteriskās eļļas, to skābekli, to īpašo smaržu, to meža smaržu, kritušās skūjas, egles pašas pa sevi kā smaržo, jūs pieskaraties ar roku un kā sveķi smaržo. Tas ir tieši veselīgs, ļoti elpot šo ēterisko eļļu, elpot šīs egļu smaržas. Nepavēlti vannās mēs liekam skuju ekstraktu. Ko, arī tas skaitās, ka tas ir struntīgi? Jo eglis taču mūžīgā ceļā cilvēku aizvadot mēs lietojam. Mīļie draugi, tiekam vaļā no mājticības. Tas ir pirmais, kas ir jāizdara par jebkuriem augiem. Tātad, ja pieņemsim, runājot vēl par mājticību, par augiem, ir daudzi uzskati, kad ozols agrākos laikos, ja tu neesi savā dārzā iestādījis, savā pagalmā, savā mājā iestādījis ozolu, tad visdrīzāk, kad būs kaut kādas neveiksmes, jo ozols bija simbols, ozols ir spēka simbols, cilvēks ir spēcīgs, veselīgs un viss mājas iemītnieki, kas tajā mājā dzīvo, tur, kur ir iestādīts ozols, viņi ir spēka pilni, veseli un dzīvespriecīgi. Būsim godīgi, ja jūs iestādīsiet ozolu savā dārzā vai savā pagalmā, pat ja jums ir lauka īpašums, jā, jums nāksies būt spēka pilniem un veseliem, jo tās zīles, kas krīt no ozoliem, kuras ir katru rudeni jāvāc, ozola lapas, kuras ir katru rudeni jāvāc, un ozols, jo lielāks aug, jo daudzums ir ar lapām. Un ozola lapas ir viens no tām, kas vissliktāk satrūd. Un jums nāksies arī izdomāt, kādā veidā, kur tās lapas, ko ar viņām darīt, lai viņas tomēr satrūn. Tāpēc, iestādot ozolu, varētu teikt, ka ir tā vērts iestādīt ozolu savā dārzā.
Par to, kad iestādīt ozolu 1500 kvadrātmetros vai 600 kvadrātmetros vai 300 vai 200 kvadrātmetros, nu es par to, mīļie draugi, nerunāju vispār. Jo tad jūs dārzā reāli būs tikai viens ozols. Pīlāģi. Nu es nevaru neparunāt arī par pīlāģiem. Jo arī par pīlāģiem, starp citu, ir mainticība un stāsti. Ziniet, ir uzskats, ļoti daudziem cilvēkiem, starp citu, ir vēl joprojām tāds uzskats, ka iestādot pīlādzi mājas tuvumā, pīlādzis sargā no ļaunām acīm, no ārpasaules ļaunumiem, pasargā māju un mājas iemītniekus. Vēl ir ticējums, kad vajag savākt pīlāģus zarus un salikt pie durvīm un pie logiem čupas ar pīlāģu zariem, un tādi tas pasargās no visa ļaunā. Pirmkārt, mīļie draugi, kā tas izskatās, ka jums pie logiem un visur ir kaut kādas čupas ar kaut kādiem pīlāģu zariem salauztiem? Cik ļoti iebiedētam cilvēkam ir jābūt un cik ļoti kompleksainam cilvēkam ir jābūt, lai tā darītu? Tas ir mans personīgais viedoklis. Ja kāds tā dara, lūdzu neapvainojamies. Bet, manuprāt, labāk tomēr ir noslēgt līgumu ar kādu apsardzes kompāniju, un kur ir trauksmes poga, un jūs jutīsieties daudz drošāk. Ja jūs savā dzīvē neprovocēsiet situācijas, kad kaut kādas ļaunās lietas ar jums notiek, nu ar jums diez vai, ka notiks kaut kas tik ārprātīgi ļauns. Un ja kādreiz kaut kas gadās, un visiem cilvēkiem kādreiz kaut kas gadās, tad noteikti pīlādzis nav tas, kurš ir pie vainas, ka jūs neiestādījāt pīlādzi un tagad tā. Nu, jūs varat kaut visu māju riņķī apstādīt ar pīlāģiem, bet ja nebūs tā veiksme, ja nebūs tas prūlis, nu tad viņš nebūs. Un pīlādzis tur vairs neko nevarēs izdarīt. Runājot par pīlāģiem, ir vēl viens ļoti smieklīgs aizspriedums un ļoti smieklīgas tāda mainticība. Iestādot pīlādzis pie mājas, jūs vairojat savu seksualitāti. Nu, mīļie draugi, nu vai tiešām jūs domājat, ka iestādot pīlādzis pie mājas, savā dārzā, pēkšņi jūs kļūsiet afigēni seksīgs savam vīram, savai sievai vai apkārtējiem cilvēkiem. Jūsos modīsies tāds seksapils, wow, tāpēc, ka es to pīlādzi iestādīju. Bļāviens. Nu, jūs taču visi saprotat, ka tā nav. Nu, tā taču nav. Jā, pīlāģiem ir ļoti veselīgas ogas, ārkārtīgi veselīgas ogas, un cilvēku organismam pīlādzis ir ļoti labs. Tāpēc, ja jums ir lielas platības, vai dārzā jums patīk, kā, piemēram, pīlāģu ogas izskatās, vēl ar ūdeni, pat ziemā varbūt arī nenovāktas no koka pīlāģu ogas, jūs droši varat stādīt pīlāģu savā dārzā, bet neaizmirstam to, ka pīlāģi nepasargās jūs no ļauna, no kaut kādiem zagļiem mājās, nu noteikti nepasargās. Pīlāģi noteikti neatmodinās jūsu seksualitāti. To varat izdarīt tikai jūs pats. Tikai pats jūs sevi varat pasargāt. Nu, un pēdējā tēma par aizspriedumiem ir tāda, kad tūja nav kapu augs. Un tas ir ļoti absurdi, ka daudz cilvēki vēl joprojām tā domā. Ziniet, kā ir? Nu, granīca. Granīca, no kā kapos taisa pieminekļus. Nu, viņa taisa arī virtuves virsmas, galda virsmas. Nu, viņa ļoti daudz ko taisa. Arī kamīna apdares taisa. Kāpēc tas nav? Sveces. Kaut vai tās pašas sveces. Mīļie draugi, arī kapos mēs kurinam svecītes. Tad mājās mēs nekurināsim sveces, jo tā ir kapu uguns. Nu, jūs mani sapratāt. Nav tādi augi, kas nes nelaimi, nav tādi augi, kas nes laimi un veiksmi, nav tādi augi, kas iedos veselību, lai gan arī par to mēs šodien parunāsim. Īsāk sakot, mainticība, nu, gribi tici,
negribi netici. Jo vairāk ticēsi, jo vairāk tas uz tevi iedarbosies. Tā strādā cilvēku psiholoģija. Nu, ziniet, man mājās ir melns kaķis. Mans melnais kaķis. Un tad, kad es veicu pastaigas dārzā, un es viņus katru dienu veicu, neatkarīgi no laikapstākļiem, līst lietus krusa vai kas tur notiek, protams, zibens pērkonas laikā, es neju, bet katru dienu es veicu pastaigas savā dārzā. Entās reizes. Un jūs ziniet, cik reizes kaķis man noskrien, mans melnais kaķis pāri ceļam, pāri taciņai, cik reizes garām viņš noskrien, jo viņš dzīvojas pāru. Ja es katru reizi, kā mans kaķis melnais noskrien man pāri ceļu, nospļautos, ziniet, man nebūtu jālaista dārzs. Nu tā ir par tiem aizspriedumiem un par tām mainticībām. Bet šodienas tēma mums ir skujkoki. Tātad mēs esam sapratuši, ka nav skujkoki, kas nes nelaimi. Nu nav tādi skujkoki. Vai skujkokus vajadzētu iestādīt savā dārzā? Ja mēs dzīvojam Latvijas klimatā, un mēs nedzīvojam kādās siltās zemēs, mans uzskats ir noteikti vajadzētu. Kāpēc? Pirmkārt, skuju koki ir tie, kuri saglabā savu zaļo lapotni cauru gadu. Cauru gadu, arī ziemā, kad ir šāds draņķīgs laiks, kad sniega līst, īsti nevar saprast, kas te pa laikapstākļiem notiek, arī tad jūsu dārzs izskatīsies skaisti un dekoratīvi. Skuju koki ir tie augi, kuri piedod karkasu jūsu dārzam. Nu, ko tas nozīmē? Nu, redziet, es sēžu krēslā, un viņam, ja būtu tikai šādi spilveni, audums, paralons, atsperes, salikts viss vienā čupiņā, tas īsti, ne pēc kā neizskatītos. Varētu, protams, tur sabīdīt, salikt tā, lai es te varu apsēsties, īsti varbūt gāžos ārā, bet apsēsties var. Bet nebūtu tas skats. Bet krēslam ir karkas, ir koka rāmis, un tas veido šo krēsla struktūru, tas veido šo krēsla izskatu. Tieši rāmis, tieši karkas. Un tālāk jau viņš ir apšūts ar visādām audumiem, ar visādiem paraloniem, atsperiem, un ko tik vēl ne, un kaut kādām gumijām, šodien ne pa mēbelēm. Tātad, skujkoki ir tie, kuri mūsu dārzam piedod karkasu. Pirmā, ko vajadzētu iestādīt, tie būtu skujkoki dārzā. Un pēc tam mēs viņus papildinam ar lapainiem košumaugiem. Daudz cilvēku teiks, man skujkoki vispār nepatīk. Nu tā, ka vispār nepatīk. Nu pilnīgi nepatīk. Labi, es to respektēju, bet vai jūs ņemat vērā to faktu, ka ja jūs dzīvojat Latvijā un kādi ir mūsu klimatiskie apstākļi, jūs dzīvojat šajā mājā cauru gadu. Tā nav jūsu vasarnīca, bet tā ir jūsu ziemas māja, kurā jūs visu laiku patstāvīgi dzīvojat. Jūs un jūsu ģimene. Arī draugi ziemā pie jums nāk ciemos, arī draugi vēlā rudenī nāk ciemos, agrā pavasarī nāk ciemos. Un skats pa logu. Pieņemsim, ka jums nepatīk veikt pastaigas dārzā, bet skats pa logu. Ko jūs redzat? Kāda ir tā bildīte, ko jūs redzat aiz loga? Ja jums dārzā ir tikai ziemcietes vai lapainie košumaugi, tad pārsvarā tie ir ziemcietes, kuras nogrieztas līdz ar zemi, un attiecīgi atklājās un parādās diezgan daudz melni laukumi dārzā, kuri nevisai smuki izskatās, vienkārši pliks melns laukums dārzā, jo dabā tā nav, un cilvēkam patīk ar aci, tas ir psiholoģiskais faktors, skatīties to, kā ir dabā. Dabā ir augi, un dabā ir augi visu laiku. Pat, ja jūs aiziesiet lapu koku mežā, arī tur būs kaut kādi augi, kaut kāds kadiķīts izaudzis, kaut kādas sūnas, tur ir kaut kas, tur nav milzīgi melni tādi zemes pleķi. Neatkarīgi no tā, vai viņi ir mulčēti, vai tā ir vienkārši melnzeme, pilnīgi vienalga, kāds jums ir dobas, tas sedzēja materiāls. Bet tas ir, jebkurā gadījumā, tumšs, liels, melns pleķis. Lapainie košumaugi. Lapainie košumaugi jūsu dārzā piedod ziemas periodā, agrā pavasarī un vēlā rudenī, tad, kad viņiem nav lapas. Tas ir vienkārši krūms ar plikiem zariem. Var jau teikt, ka
viņi mākslinieciski izliecās, viņi ir dekoratīvi. Bet šādi, mīļie draugi, jūs sapņosiet un fantazēsiet tikai tad, kad jums uznāks tā mūza, un tas būs ļoti kaut kādas dažas dienas gadā, kad uznāk tā mūza, un jūs katrā sīkumā saskatīsiet skaisto. Tas ir īpašs dvēseles stāvoklis, bet būsim godīgi, mūsu ikdienā dzīves steigā šis īpašais dvēseles stāvoklis nemaz tik bieži neuzrodās. Un mēs vienkārši paskatāmies pa logu bez šī īpašā dvēseles stāvokļa, kad mums patīk pilnīgi viss. Mums patīk katrs diedziņš, viņš ir tik smalks, viņš ir tāds, kad nav šitie varianti, tad mēs paskatāmies pa logu un mēs redzam vienkārši pliks krums. Kaut kādi zari. Nekas tur īsti nav. Bet es gaidīšu vasaru, un tad man viss saziedēs un būs skaisti. Vasara, mīļie draugi, reāli mums ir 3 mēneši. 3 mēneši, jā, mēs varam paķert klāt rudeni, kurā arī ir ziedošās puķītes, arī ir lapenie košumaugi, kuri fantastiski skaistām lapu nokrāsām ir tieši rudenī, bet ar to pasākums beidzās. Ziema jau tā ir diezgan tāds drūms laiks, jo pirmais ziemas sākums ir Ziemassvētki, jaunais gads, ballītes, un cilvēku domas ir aizņemtas. Tagad tas viss beidzās, tagad tas viss norimstās. Janvāra beigas, februāris, kad īsti vēl nav pavasaris, nekas no jūsu ziemcietiem vai lapiņām tur nav iznācis. Un laikapstākļi ir tādi tumši, drūmi, tās dienas vēl joprojām ir tumšas, ir apmācies ļoti bieži, saulainās dienas ir diezgan reti. Un tad ir tāds cilvēka nospiedošais dvēseles stāvoklis. Tāpēc mans uzskats, ka noteikti vajadzētu papildināt dārzu ar skuju kokiem. Un tas absolūti nenozīmē, ka jums ir jāstāda tuju dzīvžoks, visi iespējamās eglis un jums visam dārzam ir jābūt skuju kokos. Nē, pilnīgi pietiks. Ja jums ir lapainais dzīvžoks, jums var būt lapainais dzīvžoks, bet ja jums būs tomēr tie daži, tie karkas augi, kuri rada to skaistumu ziemā, kuri izceļ jūsu dārzu ziemā. Un šo efektu mēs varam panākt tieši pateicoties skuju kokiem. Kāpēc vēl skuju kokus vajadzētu iestādīt savā dārzā? Jūs ziniet, neviens lapainais košumaugs nerada cilvēka veselībai tik foršu efektu, teiksim tā. Jo skuju koki, viņu skujās ir ļoti, ļoti daudz ēteriskās eļļas. Un kādiķi, priedes, ēgles, tūjas, viņas izdala tās ēteriskās eļļas. Nav, protams, tā, ka jūs tagad staigājat pa dārzu un pilnīgi tāds apdūs no visām tām ēteriskām eļļām. Tā nav, jo tomēr ir gaiss, vējš un tas viss virmo. Bet jūsu dārza, tas mikroklimats, jūsu dārza, tā atmosfēra, gaiss jūsu dārzā būs pavisam savādāks, ja jums būs skuju koki. Un skuju koku ēterisko eļļa ļoti pozitīvi iedarbojās uz cilvēku veselību. Tas jau ir nevis mīts, nevis aizspriedums, bet zinātniski pierādīts fakts. Tāpēc, mans ieteikums tomēr ir apsveriet domu par skuju kokiem savā dārzā. Ar ko mēs varam kombinēt skuju kokus? Kā mēs viņus varam integrēt savā dārzā? Iestādīt vienkārši egli un viss? Jā! Mēs varam iestādīt vienkārši egli, nolikt blakām soliņu, un mums jau kompozīcija ir gatava. Bet mēs varam skuju kokus ļoti labi kombinēt ar dažādiem augiem. Tas arī ir skuju koku bonus, jo, piemēram, lapainos košumkrūmus, ja mēs sastādīsim ļoti daudz lapainos košumkrūmus dobē, daudz dažādas hortenzijas, segliņu, grimoni, fizokarpu, irbenes, un mums būs, krāsaini, forši un riktīgi smuki, tad mums vienalga tā doba nepatiks. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas izskatīsies kā viens džunglis, viena masa un viens pleķis tāds. Mums vajag spēlēties vienmēr dobē, ne tikai ar krāsām, bet ar lapu formu. Skuju kokiem ir mazas adatiņas, ir spici gāli, spici zāri. Tātad mēs varam piestādīt klāt spārnoto segliņu.
Tas ir kā piemērs, kā viens no piemēriem. Varam iestādīt jebkuru lapaino košuma augu, kurš vējā, viņam skujkoks, viņš ir, kāds ir skujkoks? Skujkokam ir ļoti stingri zari, ļoti stingras skujas. Un ja ir vējš, tad pats skujkoks visā garumā, tā viegli lokās. Bet viņam nelokās, neplant vējā nekādas adatiņas, nekādas zāri, nekas tur īpaši baigi nelokās. Vienīgais, ja tā ir kaut kāda nokaranā egle, bet arī tā, nav tas gaisa cirkulācija, nav. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Mums ir svarīgi, lai paskatoties pa logu, vai ejot pastaigās pa dārzu, vai sēžot atpūšoties dārzā, mums ir sajūta, ka mēs esam dārzā, nevis kaut kādā skaistā gleznā. Tas ir pirmais, kas ir ļoti svarīgi, ievērot tad, kad mēs veidojam un projektējam savu dārzu, lai dārzs ir dzīves, lai viņš izskatās dzīves. Jo tikai tādā dārzā cilvēks jutīsies vislabāk. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc es neiesaku dārzā stādīt tikai skujkokus. Jums izskatīsies, kā plasmas dārzs, teiksim tā. Ja būs bezvēja laiks vai minimāls vējš, jūsu dārzs būs nekustīgs. Un agri vai vēlu jums šis skats apniks. Lai jums jūsu dārzs neapniktu, lai jums jūsu dārzs būtu dzīves un jums būtu sajūta, ka jums ir patiešām dārzs, nevis glezna, tad mēs šos skujkokus papildinam ar lapainiem košuma augiem. Un, jo viņiem lapiņas plant vējā, viņiem kāds zars noliecās, viņiem zāri vairāk lokās vējā, viņiem lietus arī ietekmē un vairāk viņi ir pakļauti ārējiem laika apstākļiem. Un tāpēc ir tas daudz iemesls ir tam, ka daudz cilvēki stāda graudzāles savā dārzā. Graudzāles, ko panāk? Viņas dod to dzīvības efektu, kad viņas līgojās vējā, un tas ir ļoti nomierinošs efekts. Ziniet, pie neirologa, kad aiziet, tad arī tādu bombiņu noliek, un tas tā nomierina cilvēku. Jūs droši vien esat filmās redzējuši, vismaz tā es redzējusi. Un tieši tas pats efekts ir arī dārzā. Šī līgošanās, šī plandoņa, kas dārzā ir vēja ietekmē augos, ļoti nomierina cilvēku. Un tāpēc daudz saka, ka dārzs viņus nomierina. Ja jūs ieiesiet vienkārši skaistā gleznā, kur ir sastingusi tikai no skujkokiem, šāds dārzs jūs būs skaisti, būs smuki, bet viņš jūs nenomierinās. Iekšējās sajūtas jums būs arī tādas, saspringtas. Bet vajag dārzs, lai mūs atslābina un nomierina, lai mēs atbraucot pēc darba mājās vai no jebkurienes atbraucot mājās, izejam savā dārzā un gūstam estētisko baudījumu, iesēžamies kādā ērtā krēslā un skatāmies, kā tas tur plīvo, kā tas tur skaisti stāv, kā tas tur vēl ir noliecies, kā kaut kāds taurenīts lido, kā kaut kādi putniņi lido. Tas ir tas foršums, ko sniedz mums dārzs. Un uz to mēs tiecamies. Lai dārzs mums dod estētisko, garīgo, mentālo baudījumu. Lai mēs varam atslēgties. Lai dārzs ir tā vieta, kur mēs varam restartēties. Jo bieži vien, ziniet, cilvēki saka, dārzs ir vieta, kur restartēties. Kā tad tur var restartēties? Visu laiku tikai jāpahā, ej roc, ej ravē, ej liec kaut kādas tur ģeotekstils, tāda skrien mūčē, tāda atkal kaut ko stādi piķē, tāda atkal vēl kaut kas skaties vai nav nosprādzis, apkaro kaitēkļus, apkaro slimības. Kāda tā ir vieta, kur restartēties? Tas ir vienkārši vēl viens darba lauks, par kuru tev neviens nemaksā. Tev pašam tas ir jādara. Man labāk būs golfa laukums un viss. Redziet, lai kaut kas būtu, mums pie tā ir jāpiestrādā. Un, protams, viss šīs darbības mums ir jāveic. Bet, ja mēs gribam, lai šīs darbības mums visas, kuras es iepriekš minēju, ir mazāk jāveic, mēs iestādām skujkokus, atkal, tos pašus skujkokus, kuri, ja jūs par viņiem neko neliksieties nezinis, viņi augs tāpat jūsu dārzā. Ticiet man, viņi augs tāpat. Bet, ja jūs gribat, lai viņi ir smukāki, lai viņi mazāk izgāžās, lai viņiem ir košāka krāsa, jūs pavisam nedaudz varat par viņiem parūpēties. Bet pavisam nedaudz. Un
Lapainie košuma augi ir tie, kas papildina skujkokus. Skujkoki ļoti skaisti izskatās ar pilnīgi visiem lapainiem košumkrūmiem. Un skujkoku klātbūtnē var stādīt pilnīgi visus lapainos košumaugus, visas zimcietes un visas viengadīgās puķītes, bet stādot pie skujkokiem augus ir jāievēro viens faktors. Tas ir attiecināms gan pie tujām, gan pie eglēm. Es šoreiz nerunāju par eglēm, kuras ir 10 vai 15 metru augstas, jo cik augsta ir eglīte, tik viņai ir sakņu sistēma plata vai arī priede. Un tur īsti negribēs nekas augt. Vienīgais, tur ir specifiski faktori, kā izdarīt tā, lai tomēr tur kaut kas auga. Jums tad ir jāmaina augsne, jums ir kaut kā jāierobežo tas augs, ko jūs iestādīsiet, pieņemsim, zem priedes un zem egles. Viņš ir jāierobežo, lai nekonkurē šie augi savā starpā. Jo tie lielie augi un vispār skujkoki pārējiem augiem diezgan daudz atņem barības vielas un atņem ūdeni. Ūdens ir viens no svarīgākajiem faktoriem gan cilvēka dzīvē, gan augu dzīvē. Un, lai nebūtu šī konkurence, tāpēc mēs cenšamies stādīt augus apmēram 1–1,5 metru attālumā no skujkoka. Cik tieši? Tas ir ļoti individuāli, jo viss atkarīgs no tā, cik liels tas skujkoks ir. Ja tā ir kaut kāda maza mini puntu reglīte, mēs diezgan tuvu viņai, mums nav 1,5 metrs jāatkāpjās, lai mēs iestādītu vēl kādu augu. Starp citu, rozes pie skujkokiem izskatās fantastiski labi un jūtās fantastiski labi. Bet atkāpjamies 1,5 metru. Un vēl mēs varam papildināt ne tikai lapainiem košuma augiem, ne tikai zimcietiem, bet arī, viengadīgiem augiem mūsu skujkoku kompozīciju. Un ja ir jautājums, stādīt skujkokus dārzā vai nē, mana atbilde, kā jūs sapratāt, viennozīmīgi ir stādīt skujkokus. Un neklausīties nekādus aizspriedumus, ne kaut kādā mainticībā iedziļināties, jo runājot par augiem, mainticībai patiešām nav vietas. Neviens augs nav vainīgs pie nevienas jūsu veiksmes, neveiksmes, slimības, veselības un vēl jau vairāk seksualitātes. Tāpēc man jums ir lūgums, mīļie draugi. Pirmkārt, lūdzu nolaikojiet šo video, jo tad vairāk cilvēki redzēs un tas palīdzēs attīstīties manam YouTube kanālam, jo es plānoju daudz visu kaut ko interesantu jums stāstīt. Otra lieta, ko es jums gribu palūgt, uzrakstiet komentārā, kādas mainticības jūs vēl zinat par vēl kādiem augiem, jo šoreiz mēs runājam par skujkokiem, pīlāģiem un ozoliem. Varbūt ir vēl kādi augi, par kuriem jūs zinat, ka tos vajadzētu noteikti iestādīt dārzā, vai arī noteikti nevajadzētu stādīt dārzā. Es ļoti gaidīšu jūs komentārus.